Reinkarnācija – reliģiski filozofisku priekšstatu un ticējumu kopums, saskaņā ar kuriem dzīves būtnes nemirstīgā būtība, dažās variācijās, tikai cilvēku atkal un atkal pārdzimst no viena ķermeņa citā. Tā ir rakstīts Wikipēdijā. Galvenie vārdi šeit ir reliģija un ticējumi. Pēc tiem par reinkarnāciju viss kļūst skaidrs. Un varētu par to nedomāt un nepieblīvēt sev galvu ar domām par to, kas tu biji un kas vēl būs. Pie šī klipa ķēros tāpēc, ka pēkšņi atklāju. Viena, bet pēc tam otra pazīstama persona nopietni aizraujas ar reinkarnāciju. Nolēmu kaut kā aizsniegt apmaldījušās dvēseles. Varbūt izdosies? Par to es jau esmu runājis vietnē Proza.ru ar vārdu Alfreds Beļavskis. Tikko es speciāli izgāju interneta testu savu iepriekšējo dzīvi noteikšanu. Izrādījās, ka visdrīzāk kādā no pagātnes dzīvēm es biju liels tirgotājs. Spēja atrast kopīgu valodu ar cilvēkiem, neatlaidību un neliels avantūrisms man reiz nav zināms, tieši kad ļāva kļūt par monopolistu aizjūras preču tirdzniecībā, kuras es vedu no Ziemeļāfrikas. Lasot šādus glaimojošus vārdus, pat var pamosties sava veida pseidolepnums. Mans viedoklis par izlasīto par sevi pagātnē, runājot latviešu valodas saka: pilnīgi garām. Tā saka, kad nekas nesakrīt. Šis bija tikai viens no daudziem portāliem, kas tirgotu opiju tautai, skaistas pasakas par mūsu pagātni un nākotni. Ja apskatās citās vietnēs, var atrast vēl daudz ko. Par ko es tik neesmu bijis. Taču raksta dažādi autori. Dažkārt stāstos par iepriekšējām dzīvēm parādās talantīgi amatnieki. Taču visbiežāk pārdod bruņiniekus, grāfus, māksliniekus, citas augstdzimušas personas un radošo profesiju pārstāvjus. Tajā pašā laikā ir zināms, ka senatnē lielākā daļa cilvēku bija vergi, nabadzīgi kalpotāji, nelaimīgi karotāji, kas kalpoja alkatīgiem faraoniem, kņaziem un karaļiem, kuri veidoja niecīgu mazākumu. Iepriekšējo dzīvju aprakstos daudz garšīgāk skan stāsti par aristokrātiskām saknēm un bohēmisku profesiju īpašniekiem dzimtē. Tos vairāk lasa. Un tie nes lielāku peļņu aizraujošu stāstu fantazētāji. Piemēram, bija monopolists aizjūras preču tirdzniecībā, kuras it kā veda mani senči. Un kaut kāpēc tieši no Ziemeļāfrikas. Domāju, ka tie, kuri šādas pasakas pārdod, paši tajās visticamāk netic. Pieļauju, ka viņi uz savu darbu raugās ar humoru un izklaidējas uz savu naivo lasītāju rēķinu. Viņi nekad nerakstīs, ka jūsu vecvecvectēvs bija vergs un nomira 22 gadu vecumā kā vergs. Vai piedzima, dzīvoja un nomira kā dzimtcilvēks. Tieši tā reāli dzīvoja, bada cieta un jauni mira tūkstošiem mūsu senču paudžu. Un tikai niecīgs skaits cilvēku nonāca vēstures grāmatās. Pārsvarā veiksmīgas piedzimšanas dēļ valdnieku ģimenēs. Noskatieties dokumentālās filmas par Indiju, kur reinkarnācijas ideja vēl joprojām dzīvo un uzplaukst. Īpaši tās, kas rāda hinduistu garīgo dzīvi. Tās atstāja nomācošu iespēju. Pirmkārt, Indijā joprojām pastāv kastu sistēma. Neaizskaramo izskats un sociālais stāvoklis, tas, ko un kā viņi ēd, kā ģērbjas, izraisa līdzjūtību Eiropieti. Skumji, pat biedējoši ir skatīties uz Gangu. Uz to, par ko lielo upi un tās krastus ir pārvērtuši pilsētas apdzīvojušie hinduisti. Tajā tiek mesti sadzīves atkritumi, rūpniecības un lauksaimniecības novietnes. Karstums pārvērš upi smirdīgā kanalizācija. Kadros ar šausmām redzam, kā pa Gangu brien milzīgi cilvēku pūļi un visuresošās svētās govs. Duļķainajos ūdeņos peld visdažādākie netīri. Un turpat cilvēki mazgājas un dzer šo ūdeni. Viņi uzskata, ka tas ir veselīgi un dziedīgi. Reinkarnācijas tradīcija vēl vairāk pasliktina Gangas ekoloģisko stāvokli. Kopš seniem laikiem, kad cilvēki bija maz izglītoti, daļa hinduistu arī mūsdienās uzskata, ka labākai pārdzimšanai mirušais jāsadedzina Gangas krastā. Tam jāizmanto īpaša malka šķirne un jāievēro vēl vairāk īpaši noteikumi. Tad iespēja mirušajam kādreiz atgriezties uz zemes kļūst lielāka. Turklāt var pat kļūt par dievību un pievienoties jau esošajai dievu kompānijai kaut kur debesīs vai kosmosā. Saskaņā ar seniem noteikumiem mirušā pelni kopā ar sārtu jālaiž pa Gangu. Un ne visur, bet garīgo līderu noteiktās īpašās vietās lielajās pilsētās pie Gangas. Viena no tām ir Varānasi. Tas nav tas, par ko civilizētajās valstīs daudzajās garīgajās praksēs stāsta guru un skolotāju glītās modernās drēbēs.
Eiropā šīs muļķības māca tīrās un ērtās telpās pēdušiem klausītājiem, kuri bieži vien paši nezina, ko meklē. Tur pacelāti tiek izrunāti noslēpumaini un pievilcīgi vārdi, kas izglītotiem cilvēkiem neko nenozīmē - čakra, mantra, šambala reinkarnācija. Indija, kur radās šī ideja un tiek praktizētas reinkarnācijas ceremonijas, nav attīstīta valsts. Tā ieņem 125. vietu no 201 pasaules valsts. Būt par reinkarnācijas idejas piekritēju nozīmē ticēt tūkstošgadīgai reliģijai, kas radās laikā, kad cilvēkiem nebija mūsdienu zināšanu par dabu. Ticēt reinkarnācijai nozīmē paziņot par sevi kā par atpalikušu cilvēku. Pirms kādiem 15, 20 gadiem bija modē par $100 veikt ģenētiskos testus, lai noteiktu, no kurienes un kas bija senči. Mans vecākais dēls nodeva siekalu paraugu. Tests parādīja, ka mēs nākam no vikingiem pie Gdaņskas. Tas pat varēja šķist vairāk vai mazāk ticami, ņemot vērā mūsu poļu uzvārdu. Tomēr galvenais bija tie $100. Šķiet, tieši tāpēc skaistuma pēc mūs pieskaitīja vikingiem. Jo cik gan tas bija prestiži, skaitīties vikingu vidū viduslaikos. Viņi bija slaveni laupītāji. Un pat Krievijas valsti izveidoja. Bet tagad ne par viņiem. Cilvēku ģenētisko kodu pētnieki par naudu solīja uzzīmēt pilnīgu visu zemes cilvēku ģenētisko koku, kad būs savākta informācija no vairākuma iedzīvotāju. Saka, ka pētījumi kļuvuši dārgāki, taču arī rezultātu instrukciju dzīvē pakalpojumu pircējiem kļūs daudz vairāk. Kapitālisms. Kādreiz cerība uz reinkarnāciju, tāpat kā ticība visam pārdabiskajam, pāries. Tas, kas šobrīd šķiet pārdabisks un vēl nezināms, kādreiz tiks izpētīts. To izmantos cilvēku dzīves uzlabošanai. Taču dabas likumi pagaidām liecina, ka dzīve katram no mums personīgi tiek dota vienu reizi. Nav nekādu zinātnisku datu par aizkapa dzīvi vai reinkarnāciju. Jo ilgāk dzīvo, jo labāk saproti, ka mūsu dzīve ir īsa. Optimismu piešķir informācija, ka cilvēka dzīve, tāpat kā visa dzīvā uz zemes, turpinās bērnos. Iedomājieties, ka jūsu dzīve cilvēciskā izpratnē var turpināties neierobežotu gadu skaitu pēc fiziskās nāves. Jūs dzīvosiet savos bērnos, mazbērnos, mazbērnos un tā tālāk. Pateicoties dzīves uzlabošanai mūsdienu ģimenēs, arvien biežāk sastopamas 3, 4 un vairāk paaudzes. Visi zina, kā mēs vairojamies. Iedomājieties, ka pirmo domājošo cilvēku spermatozoīdu informāciju, kuriem izdevās radīt pēcnācējus, joprojām dzīvo mūsos. Pastāv apraksti par pagaidām grūti izskaidrojumiem cilvēku, atmiņu, gadījumiem sapņos par senču dzīvesvietām. Tas nav pārsteidzoši. Jo ģenētiski no senčiem tiek nodotas augšanas, barošanās komandas, orgānu automātiskā darbība, refleksi, dzīves pieredze. Iespējams, arī ekstremāli notikumi. Aizraujoši kļūst par to un par dzīvās pasaules evolūciju domājot, balstoties uz mūsdienu zinātniskajām zināšanām. Nevis uz pasakām vai ticību mūsu senču nezināšanai. Tāpēc nav vērts tērēt laiku un naudu apšaubāmiem kursiem, ceļojumiem uz Gangu vai Himalajiem, lai tur meklētu savas personīgās mūžīgās dzīves noslēpumus. Dzīvot vajag pēc iespējas ilgāk šeit un tagad. Izmantojot mūsdienu zināšanas, ievērojot veselīgu dzīvesveidu un rūpējoties par saviem bērniem un mazbērniem. Un pats galvenais – paaugstinot savu intelektuālo potenciālu. Nobeigumā tiem, kas saprot krievu valodu, piedāvāju paklausīties, kā par reinkarnāciju jokpilnā formā savulaik dziedāja daudzu elks Vladimirs Visockis. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошей религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем, стремилась ввысь. Душа твоя, родишься вновь с мечтою, но если жил ты, как свинья, останешь свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне, досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораздо. А если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован путь, это верный зоркий глаз, живи себе нормальненько, есть повод веселиться, ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай
живешь ты дворником, родишься потом прорабом, а после из прораба и до министра дорастешь. Но если тут как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, гадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Так кто есть кто-то, кто был кем, мы никогда не знаем. Кто был никем, тот станет всем. Задумайся о том. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга